Es jau minēju, ka es esmu gids, un nākamā runātāja arī ir gide, un tāpēc es viņu saucu par profesionālo kolēģi. Viņai ir certificēta gide ar zīmolu CS Inside. Lielisks cilvēks, un jebkuram ieteiktu sadarboties ar Sigitu Klētnieci, kas mums stāstīs par sadarbības un attīstības iespējiem gidiem un uzņēmējiem Gaujas Nacionālā parka tēla stiprināšanai. Paldies! Tādu, jā. Jā, kā jau Rolands teica, man sāk Sigita, un es pastāstīšu atšķirībā no iepriekšējiem runātājiem diezgan tādu personīgu to stāstījumu, ne tik oficiālu varbūt tāds, kā iepriekšējie runātāji, ar to es arī bišķiņ atšķiršos. Jā, mana tēma ir par Eiropas, es ieliku nevis tikai Latvijas, bet arī Eiropas dabas un turisma vizītkarte, jo mēs neesam atrauti no lielākas teritorijas, kas ir Eiropa, kurā mēs dzīvojam. Un ar to es sev stāstu un arī visiem pārējiem viesiem par to, ka mēs neesam tikai mazs nacionālais parks, mēs neesam maza Latvija, par ko daudz saka, mēs esam mazā Eiropa. Un tādā kontekstā, jā, es šodien sēžot šeit sāku aizdomāties par vēsturi, cik sen jau es esmu saistīta ar Gaujas Nacionālo parku. Es piedzimu Gaujas Nacionālā parkā, dzīvoju visu savu mūžu un jā, diezgan tā kā ļoti saistīta. Un Enter Gaujā es mēģināju galvā saskaitīt, laikam 8 gadi oficiāli es esmu kā biedrs. Un pirms tam, jā, jau no 2000. Gadu sākuma dabas pārvaldīju uz visiem kursiem, lekcijām, braucu, gāju, izzināju, jo pēc izglītības turisma uzņēmuma vadītājs, viesmīlības nozares vadītājs un visu dzīvi saistīts jā, ar turismu. Lūk, ne par to ir stāsts, bet vairāk par iesaisti, arī kā gidi var iesaistīties un visu pārējie. Tad sākšu ar savu stāstu sadarbībā arī ar Eiroparka zīmolu, kā es gribu teikt, jo par to jau bija dzirdēts jau senāk, un es zināju par to, ka ķemeriem ir, un kad viņi ir pirmie Latvijā, kas ir dabūjuši, un tad bijām šajā gadā pavasarī, februārs, marts bija ķemeru vienā tajā konferencē, un tad es iepazinos personīgi ar Eiroparka pārstāvu, kas bija atbraucis un stāstīja par to, kas tas tāds vispār ir un kāda nozīme Eiropas ilgtspējīga turisma veicināšanā, saglabāšanā. Un tad, kad tev atbrauc kāda gudra cilvēka un to pastāst, uzreiz liekas, ka mēs jau to darām, mums jau tas ir, tā kā apstiprina to mūsu darbošanos. Un tad bija iesaistīta arī no Enter Gaujas puses ekskursijas vadīšanā ceisīs Eiroparka ekspertam, kas atbrauca mūs vērtēt, pārbaudīt, kas tad te īsti dzīvē notiek realitātē, un vai tiešām viss ir tik kvalitatīvi, tik ilgtspējīgi un kā mēs par sevi runājam. Tas čalis bija arī tīk pārsteigts, teikšu godīgi. Viņš pie vakariņu galda atzinās, kad nebija gaidījis, ka tik daudz mums ir jau izdarīts un ka mēs atbilstam tajos kritērijos, kas viņam bija tā kā jāpēta, jāskatās, ka tā kvalitātes latiņa un kvalitāte, ko mēs sniedzam, ir gan augsta. Un tad, protams, kas ir viens no tādiem, kas aizrāva gan to ekspertu, gan arī mums visiem būtu jālepojas ar to, ka mēs esam kā bioreģions topošais Gaujas Nacionālais parks ar apkārt pieguļošām pašvaldībām, ka mēs sevi pozicionējam, vēl neesam, protams, oficiāli, bet mēs sevi pozicionējam, un es saviem turistiem stāstīju, ka mēs esam ceļā uz pirmo bioreģionu Baltijā, un tas ir kā viens no papildinājumiem tālākam, kā ilgspējīgam turismam, man liekas, tas tā kā roku rokā iet, ka tas viss ir tik ļoti, ļoti saistīts. Kam ir jābūt? Sadarbība. Mans pirmais vārds ir visam, ko es jau gadus daudzus atpakaļ daru, ir sadarbība un vēlreiz sadarbība, ka mēs visi, kas esam kaut nedaudz iesaistīti ar turismu, ar viesmīlību, ar viesu uzņemšanu,
mums visiem ir jābūt kolēģiem, tā kā jau Rolands teica, kolēģi, tad tas arī ir tas, ka nevis tur mans viesunams un tavs viesunams, es tur nekad mūžā pie tevis nesūtīšu savus viesus, arī man nav kur viņus likt, ja, būvēšu telpu, likšu pagalmā, bet nesūtīšu pie kaimiņa. Vajag tā kā nākotne, par ko es gribu teikt, nākotne ir tikai tajā sadarbībā. Bet tur ir jāiet ļoti dziļi un vairāk šajā tēmā var tur aiziet stundām runāt. Tā doma ir tāda, kad ir Gaujas Nacionālā parkā uzņēmējiem ne tikai sadarbība kā tāda, piemēram, bildē, jā, es sadarbojos ar režiem, mēs īrējam elektrovelo, tūris taisu es, īrēju pie viņiem velospēdu, turisti nāk vai nu viņu vai mani, un mēs tā kā sadarbojamies. Tas tāds viens no piemēriem. Bet iesaistīti arī citi ēdinātāji, kas brokastis iedod pagalmā pie riteņiem, un pēc tam mēs braucam pie citu turismu uzņēmēju, kur atkal viņai ir pusdienas un tā tālāk. Ka tas viss ir, ka jābūt tam visam ir vienotam Gaujas Nacionālā parka tādā, kvalitātes zīmola. Tas jau notiek. Tas nav tā, ka tas būtu jāizgudro no jauna, bet manā skatījumā viņu vajadzētu kvalitatīvi veicināt vairāk, un cilvēkiem tādas sanākšanas kā šodiena un citas sanākšanas ir ļoti, ļoti svarīgas, nepieciešams. Tas nekas, kad atnāk varbūt maz cilvēku, bet ka mēs viens otru ieraugam, satiekam atkal un runājam un tā kā ieraugot tur kādu kolēģi tev uzreiz, es varētu pie tevis vest to varētu ar mani, dot ziņu man, ka tev ir turists un tā tālāk. Tā veidojās tā sadarbība. Un tad nākošais, kā sevi pārdot, es sevi saucu par ļoti, ļoti mazo uzņēmēju, jo tiešām viens pats solo personā visu daru, šoferēju, gidēju un organizēju visu, un tad vēl man ir sevi jāpārdod. Tas ir ārprātīgi grūti, man personīgi tas ir jādara, bet tas nenāk viegli. Un tad ir tāds Entergauja, ar ko sadarboties, kas mēģina tevi tā kā nedaudz arī pārdot. Tā ir vienota mārketinga platforma, un tas pārdot citos kanālos. Es ar to biju domājis, ka varētu būt nākotnē, ne jau šodien, kad Entergauja ir apkopo visi uzņēmēji, kas ir Gaujas Nacionālā parkā, bet arī pārdod, ne jau Bookingā, bet visos TripAdvisoros un citās platformās, kad viņi pārstāv to Gaujas Nacionālā parka to segmentu. Jo es zinu, ka daudzi no mums katrs liek individuāli, atredz tur eat with local un guided tours un bla bla bla. Bet, jā. Mēs likām jau vietūrā, vītūrs. Jā, vienkārši, ka tas ir tas, uz ko nākotnē, kas man būtu svarīgi, kā atbalsts no Entergaujas, ja nebūtu man jādomā, ka kā tur, kurā platformā man sevi jāpārdod. Protams, es to daru, bet tas man būtu vieglāk, ja būtu vienots tas, un līdz ar to vienots kvalitātes, tāds, kopīgi galīgi izstādēs, tas jau arī notiek, bet vienkārši par to neaizmirst par mazajiem uzņēmējiem. Un par ko es runāju vēl daudzus gadus, bet es vēlreiz gribu aktualizēt šo tēmu, kas šobrīd ir brīva niša un nav vēl realizēta šodien par gidiem, par to, ka ir daudz un ir gidi imigranti, kas atbrauc un aizbrauc un sastāst to, ko viņi paši grib sastāstīt. Tā notiek visur, bet ir vietas, kur tomēr man liekas, ka vajag būt tai kvalitātes latiņai diezgan augstai. Un kad nevis tikai čeki, ka tu te biji, bet ka tu dod to patriotisko sajūtu un lepošanos ar to vietu, kur tu esi. Es saprotu, gids no Liepājas nekad neleposies ar to, ko es lepojos ar vienu štruntu akmentiņu, ja tur upē atrastu. Bet tas ir tas, kad vajadzētu manā skatījumā būt vienotai sistēmai, ka būtu vienoti kritēriji, kas ir gids Gaujas Nacionālā parkā un kādām zināšanām viņam būtu jābūt, un iesaistot Vidzemes augstskolu, kad tā varētu būt kā iestāde, kura to uzrauga un virza tieši to certificēšanu. Bet tas jau ir
mans sens sapnis, par ko es runāju jau vairākus gadus, bet varbūt, ka to varētu realizēt saistībā ar to pašu Eiropārku, ar kvalitātes latiņu, ar ilgtspēju, jo tā ilgtspēja jau ir tajā sadarbības un visā tajā, ko es jau iepriekš minēju. Protams, jā, un tad pozicionēt visu Gaujas Nacionālo parku kā ļoti augstas kvalitātes un pakalpojumi tiek sniegti, ka tas nav vienkārši random kaut kāds nacionālais parks, kur, viss notiek, bet ka cilvēki atpazīst. Piemēram, vārdu Gauja kādam ārzemniekam tu vari nerunāt, viņš jau, kas tas tāds ir, tā kā Gaužā un visādi citādi izrunām, bet, tas ir sarežģīti, bet vienkārši, ka National Park, tad jau ir viss baigi forši. Un, kad tā profesionalitāte tiktu apstiprināta ar to certificēšanu, piemēram, tā ir vienkārši ideja, un kad pozicionēt Nacionālo parku kā profesionālu līmeņa saimniekotāji uzņēmēji darbojās. Un tad, tas noslēgums ir tas, ko jau es iepriekš minēju, tā sadarbība plus augsti standarti, kopīga pārdošana, un tas ir tas spēcīgais tās. Un ilgspējīgi produktu piedāvājums, tas ir vidē draudzīgi. Mēs jau to visi darām, bet vienkārši tā smukāk nosaukt ir, vai ne? Un tas modernais vārds, ilgspējīgi, tas, ko visur jāpiemin, bet tas tiešām tā arī ir, kad veicināt, izmantot vairāk, mazāk resursus un vairāk iegūt no tā, kas jau ir esošais. Tā kaut kā. Īsti, kādi jautājumi? Paldies, Sigita!